Līdz šī gada Pozitīvs festivālam ir atlikuši 2,5 mēneši. Un šodien esam kādā festivāla spirdzinājumiem veltītā pasākumā atnākuši sastapt Ģirtu Majoru, jo Pozitīvs festivāls tas nav tikai mūzikas notikums. Tas nozīmē ballīti ar ģimeni, ballīti ar draugiem. Ik pa laikam nepieciešami arī dažādi veidi sajūtu pastiprinoši elementi. Un šodien prasīsim Ģirtam, kādas tad ir sajūtas 2,5 mēnešus pirms 10. Pozitīvs festivāla. Nevaru sagaidīt vasaru. Jo, zin kā, ārā, kamēr mums kādreiz bija tāds teiciens, ka mēs neizsludināsim māksliniekus, kamēr sniegs nenokusīs. Tādā ziņā šogad daudzas lietas ir paveikts daudz ātrāk kā citus gadus. Bet vienalga, tā sajūta jau ir pa lielam, kāpēc šis gaidīšanas laiks ir grupas, kas būs uzstāsies un gribās tās visas redzēt jau rīt. Piedalos visās būtiskākajās ikdienas sapulcēs par festivālu, bet ir jau jādomā kaut kas arī uz priekšu, strādāt pie kādiem projektiem, koncertu projektiem, kur varētu notikt arī starp festivāliem un teiksim tā, no tā darba mazāk nav. Un stresa līmenis arī nevienā brīdī nepazūd, jo vēl arī biļetes jāpārdod uz festivālu, līdz ar to, ko darīt ir visu laiku. Es esmu lietas redzējis tik sen vairākus, kurus tāpēc es gribu ļoti viņus redzēt tagad vēlreiz, kas ir Richards Hawley, es redzēju, neatceros 10 gadu atpakaļ, man liekas, un M83 arī, man liekas, kaut vai pēdējā iespēja, bet bija redzēt 4-5 gadu atpakaļ, vai ne? Dažas lietas būs, tāpēc dažas arī grūti tā izstāstīt vai negribās stāstīt, bet tā viena īpašā, ko mēs nu pat izziņojām, ir Marka Ronsona DJ sets, kas būs tikai jubilejas dēļ organizēts pasākums. Mums nekad nav bijušas uz vienas no galvenām skatuvēm naktas tādas DJ priekšnesums, un skaidrs, ka Ronsons ir viens no labākajiem vārdiem, kur šādam uzdevumam varētu pat gribēties kā pirmo uzrunāt, un tā ir viena īpašā lieta, un tad mums būs vairāk tad jubileja veidīgi pārsteigumi, pie kuriem mēs strādājam no tādas mākslinieckās puses, un pat franču mākslinieki ir iesaistīti šajā ziņā, lai būtu kaut pārsteigumi uz vietas festivālā, kur rada kaut kādu tādu jubilejas un atšķirīgu gaisotni, nekāds ir bijis līdz šim.